Labvakar, mīļie pasaku draugi! Šis ir 3. Ziemassvētku pasaku vakars Stāmerienes pilī. Pēc pasakas jums muzicēs Gulbenes mūzikas skolas audzēkne, bet tagad ķeramies klāt šī vakara pasakai. Laidiet ārā! Laidiet ārā! Kāds sauca un cita pa mājiņas durvīm, bet šī balss baltajam sārtacītim likās tā kā pazīstama. Vai tas esi tu, Krunkuli? Trusēns jautāja, slēpdamies aveņu krūmos. Jā, tas esmu es, atbildēja balss aiz mājiņas durvīm. Es, Krunkulis, vecais pārslu rūķis. Tad sārtacītis kļuva drošāks. Viņš pielīda pie durvīm un pārmetoši teica: Kāpēc tu tik nejauki dauzies? Tā nemaz neiedara Ziemassvētku vakarā. Kā lai es nedauzos? Aiz durvīm vaimanāja Krunkulis. Es esmu iekrampēts pats savā mājā un netieku ārā. Citi pārslu rūķi dedzina izcirtumā eglīti, tikai es viens esmu ieslodzīts un netieku ārā. Un Krunkulis atkal sāka pungot tā pa durvīm, ka sniegi bira no goba zariem un krita uz mājas jumta. Tad sārtacītis attaisīja ārējo durvju krampīti un atvēra Krunkuļa durvis. Vecais rūķis izlīda ārā tīri nosvīdis no lielās bungošanas. Vispirms viņš ilgi un pamatīgi slaucīja pieri kabatas lakatā, ieelpoja svaigo Ziemassvētku nakts gaisu un pēc tam teica: Mani te no ārpuses iekrampēja nejaukais sesks. Viņš jau vienmēr esot lielījies, ka man reiz pamatīgi atriepšoties. Par ko tad? Trusāns jautāja ziņkārīgi ūsiņas pastiepes. Vecais Krunkulis arī visu izstāstīja. Reiz viņš esot seskam krietni sadavis par to, ko tas nodarījis raibajai vistai. Tad Krunkulis pasmaidīja. Labi, sārtacīt, ka tu mani izlaidi ārā, rūķis teica. Es tev atlīdzināšu. Krunkulis ņēma sārtacīti pie rokas un veda uz izcirtumu, kur liels pulks pārslu rūķu dedzināja Ziemassvētku eglīti. Cik tas bija brīnišķīgi! Sārtacītis vēl nekad nebija redzējis tik krāšņi izrotātu eglīti. No zara uz zariņu stiepās viegli sarmas tīkliņi, vizuļoja dimanta lāstekas, zari un pazares bija pilnas neskaitāmām svecītēm, bet pašā eglītes galā mirgoja Ziemassvētku zvaigzne. Tā bija nolaidusies no debesīm un uzspraudusies zaļajā galotnē, dalīdama zelta starus uz visām pusēm. No negaidītā pārsteiguma baltais trusītis bija tīri apstulbis. Viņš grozīja sārtās acis, kustināja strupo astīti, un abas ausis viņam bija uzslējušās gluži stāvus. Ak, tie tik bija Ziemassvētki! Tādus baltais trusēns vēl nekad nebija piedzīvojis. Viņš grauza rūķu cepumus, ēda biespiena maizītes un dzēra dzidru ābolu sulu. Viņš dancoja, viņš gāja rotaļās un meta gaisā kūleņus, lai labajiem rūķiem būtu par ko pasmieties. Visvairāk smējās vecais Krunkulis, un katru reizi, kad viņš smējās, tad viņa vaigos sametās tādas mīlīgas piena krunciņas. Tā Ziemassvētku vakars pagāja vienos priekos. Tikai, kad izkūpēja pēdējā svecīte, tad priekiem arī bija jābeidzas, un rūķi pamazām izklīda. Arī Ziemassvētku zvaigzne pacēlās augšup un ielīda mākoņos. Izcirtumā palika tikai Krunkulis un baltais trusēns. Tad vecais pārslu rūķis piebāza sārtacītim maisu ar mīkstām rožmaizītēm, brūnām piparkūkām un spožām Ziemassvētku konfektēm. Un šīs rūķu konfektes bija vēl skaistākas par tām, kuras runcis salicis savas tirgotavas logā. Nākošgad gaidīšu tevi atkal, Krunkulis atvadoties trusītim teica. Tas bija ļoti liels dāvanu maiss, kuru sārtacītis aizstiepa sev līdzi uz trušu alu. Arī truša tēvs omulīgi grauza piparkūkas, raibā truša māte ēda mīkstās rožmaizītes, un mazie trusēni izdalīja savā starpā spožās konfektes. Tagad bieži vien sārtacītis stup, salicis baltās priekšķepas, domā par pārslu rūķu eglīti,
par brīnišķīgo Ziemassvētku zvaigzni un gaida atkal nākošos Ziemassvētkus. Un tagad jums muzicē Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi. Un lūk, arī trešā Ziemassvētku pasaka Stāmerienes pilī ir izskanējusi, un ir izskanējis arī muzikālais priekšnesums no Gulbenes mūzikas skolas. Estere, liels paldies tev dāvana no mūsu lieldraugiem Rimī, un arī jums mīļš paldies par kopā būšanu šeit Stāmerienes pilī, un vēl jums garšīgi Ziemassvētki ar Rimī dāvanām. Priecīgs un mīļš jums Ziemassvētkus! Paldies! Un mēs tiekamies jau nākamnedēļ!